Ja man kāds vaicātu, vai es esmu ar mieru, ka vietā, kur es dzīvoju, Vētras ciemā, vajadzētu uzstādīt vēja turbīnas, vai kaut vai vienu, tad es noteikti painteresētos, vai mani meža baloži neaizies bojā, vai manas pīlītes pie mana daudzgadīgā ozola neaizies bojā, vai mani kurmīši neaizies bojā, lai cik tas emocionāli neizklausītos, varbūt kādam smieklīgi, bet man šķiet, ka Latvijas daba ir vienīgā būtne, mūsu zeme, kura mūs uztur, kura pacieš visu, kuru panes visu, ja? Kā Jāņa evaņģēlijā rakstīts. Kas ir mīlestība? Mīlestība priekš manis ir Latvija, un ja kāds grib mūsu Latviju vēl joprojām izcirst, vēl joprojām iznīcināt, vēl joprojām uz mūsu dabu, uz mūsu arī iedzīvotāju letiņu, nodokļu, darba rēķina pelnīt, tad lūdzu pajautājiet mums. Pajautājiet mums, vai mēs esam ar mieru. Pajautājiet mums un izglītojiet mūs par to, ko nozīmē šīs vēja turbīnas un kāpēc pasaulē tās tiek aizliegtas, kāpēc par to ir lielas diskusijas. Tāpēc pirms mēs par kaut ko balsojam vai pirms mēs kaut ko pieļaujam, varbūt šajā gadījumā ir vērts pirmkārt uzzināt, būt zinošiem, un otrkārt izmantot savu balsi, lai jūsu meža balodīši, jūsu pīlītes, jūsu kurmīši, jūsu cirslīši, jūsu daba dēļ šīm vēja turbīnām neaiziet bojā, un jūs par to maksāsiet vēl lielākus nodokļus. Mums ir jādomā par to, kas notiek ar mūsu mammu, un tā ir Latvija. Un vēl, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs paši, mūsu zemes, cilvēki, mūsu zemes cilvēki, mūsu Latvijas cilvēki apzināmies to, ka mums ir iespēja izvēlēties, ka uz mums gūstā šī atbildība, jo ir cilvēki, kuriem ir viena alga. Nevis viena alga, bet viena alga. Es teiktu tā, viena banknote, vienalga kādā valūtā, kuriem ir pats svarīgākais, kas būs viņu maciņā vai viņu kontos, bet tu no zemes esi nācis un par zemi tev jāpaliek. Un tev zeme nepiedara, tu piedari zemei, tu piedari savai tēvzemei. Un padomājiet katrs viens, vai jūs vēlētos, lai jūsu sētā, kur ezerā, dīķī, peld zivis, pārojas gulbi, jūs gribētu iespraust kaut kādu vēja turbīnu. Mēs dzīvojām arī bez elektrības. Mums bija skali, mums bija sveces, mums bija ugunskuri. Kuram tas ir izdevīgi? Man šķiet ir svarīgi uzdot jautājumu, kuram šobrīd un kāpēc tas ir izdevīgi, ka mēs kļūstam Latvija par kādu platformu, lai īstenotu savas merkantīlās intereses. Man šķiet ir vērts par to padomāt, vai ne? Kur tu biji pasaulī? Es tevi saucu, kur tu biji pasaulī. Kad es tevi saucu, kur tu biji pasaulī. Kad es tevi saucu,
Piesako mums sociālajos tīklos un pievienojas biedrībai Drosme darīt. Aizsargāsim Latvijas dabu un sabiedrību kopā!